Pīpēšana jauniešu vidū ir īsta problēma. Un mūsdienās tā kļūst arvien vairāk izplatītāk. Tāpēc šeit mēs esam ieradušies Ielejas vidusskolā, lai runātu ar kādu, kurš ir piedalās aktīvi šajā problēmā. Jaunais cilvēks, kā jūs jūtaties? Ka ir tikuši pacelts cenas tabakas izstrādājumiem? Mazi bērni vismaz nepīpēs. Pusdienas nauda vairāk būs. Būs vairāk ko dzert. Un kāds ir jūsu sajūtas par jauniem vecuma ierobežojumiem? Vajag nekādas. Nav ko pīpēt, reāli. Kas jūs veselību bojāt gribat, ejiet sportot, kur sporta zālē gaidījusi visus. Tieši tā. Un ko jūs domājat par jauniem ierobežojumiem saskarā ar nikotīna ierobežojumiem? Es internetā pasūtu. Paldies, tas arī būs viss. Degvielu cenu pieaugums ir bijusi arvien vairāk un vairāk aktuāla problēma mūsdienās. Tāpēc šeit mēs esam ieradušies, lai runātu ar kādu jauno šoferi, kurš varētu vairāk pastāstīt par to mums. Kādas jūsu sajūtas par jauno degvielas nodokli, kas iespējams tiks ieviests? Protams, man šis nepatīk, tā kā es esmu autovadītājs šofers un man ir liela mašīna, kur daudz patērē. Man ļoti šī ziņa nepatīk. Es esmu pret. Kategoriski pret. Jā, un apmēram cik daudz degvielas jūs iztērējat mēnesī? Cik naudā tas varētu būt? 3000 eiro. Jā, man liela mašīna ir. Paldies, tas arī būs viss.